Pavisam drīz ne tikai visas pasaules, bet arī Latvijas pulksteņu veikalos mēs, latvieši, dosimies ne tikai iegādāt šos skaistos aksesuārus, bet arī paraudzīties un redzēt, kā tad īsti izskatās latvietes Martas Zariņas dizainētais Swatch pulkstenis. Viņas sapnis bija pašas darināts pulkstenis, un viņa to īstenoja piedaloties Šveices pulksteņu ražotāja Swatch dizaina konkursā. Latvietes Martas Zariņas ģelzes veidotie Swatch pulksteņi veikalu plauktos parādīsies jau šī gada beigās. Internetā surfojot, ieraudzīju tādu ziņu, ka aicina pieteikties un iesniegt darbus. Un tā kā es sapratu, ka manis ir tuvu un es gribētu redzēt sevis dizainēt pulksteni uz savas rokas, tad es iesniedzu. Apsteidzot 3000 dalībnieku, tieši Marta kāpa uz skatuves Losandželosā notiekošajā konkursa fināla ceremonijā un izkliedza savu uzvaras saucienu. The winner is... Whoa! Scream of victory! Marta Sarina Jesle from Latvia! Scream of Victory, jeb uzvaras sauciens, tieši tā Marta nodēvējusi radīto dizainu snowboard čempionāta oficiālajam rokas pulkstenim un čempionāta trofejai. Tā ideja radās iztēloties to brīdi, kad es skatos un no prieka vienkārši savas emocijas izpauda ārā uz āru. Es domāju, jā, kā to vizuāli dabūt grafiski, un tad es sapratu, jā, ka tas ir tas skaņu celiņš arī, kur tas prieka sauciens attēlots. 24 gadus jaunajai māksliniecei, Latvijas Mākslas akadēmijas maģistrantūras studentei, šī ir pirmā uzvara tik liela mēroga konkursā, bet viņa skaidri zina, ka produktu dizains būs tas, ar ko viņa nodarbosies arī turpmāk. Tas nav nejaušs sasniegums, tas ir pats svarīgākais, kas jāuzsver. Tā kā līmenis ir ļoti augsts, ja, un tā kā darbs ir ļoti labs, tad par spīti tam, ka šī balva nenes naudas balvu, ja šī balva nenes, teiksim, procentus pēc tam no pārdotajiem pulksteņiem, tas ir faktiski jaunam māksliniekam gods un iespēja. Par meitas panākumiem priecājās arī Martas ģimene, mākslinieki Vija un Kaspars Zariņi, kuri Martas sniegumu novērtē arī profesionāli. Tas prieks ir tāds gan kā mammai un lepnums pa savu bērnu, bet tomēr tas profesionālais, man liekas, ņem virsroku, jo nav nekā skaistāka kā radošam cilvēkam saņemt sava darba augļus tādā apliecinājuma formā, ja? Un ja tas ir pasaules līmenī, tad tas ir divi tik priecīgi. Kamēr pati Marta saka, ka joprojām nespēja noticēt uzvarai, mēs iesakām ikvienam noticēt saviem spēkiem, lai šādu priecīgu ziņu, mūsu spēju apliecinājumu būtu vairāk.